Bet, Uldi, ko tad nozīmē kartupeļu palma? Tas ir tā kā īsts augs reāls. Jā, tas ir īsts augs, kas uzzied naktīs. Ja tā kā vispārējie ziedi aizvērts, tad kartupeļu palma atvērts. Tam ir saistība ar jūsu saukli, vai nepareizi? Jā, auklis ir atvērts, kad citi aizvers, jo tad aizvers tās lielās grupas, kas spēlē uz lielajām skatuvēm, tiek no visām pusēm reklamētas, tad ir tos, kurus es atlasu no saviem atklājumiem, no dažādiem laikiem, gan senākas, gan jaunākas grupas un solo mākslinieki, kas man šķiet interesanti. Tad sanāk, ka kartupeļu palma ir mūzikas festivāls, pareizi? Jā. Un kā tad tā var būt, ka, teiksim, tā Baltā nakts arī ir tāds kā mākslas festivāls? Tad sanāk, ka festivāls iekšā vēl vienā festivālā? Kaut 100 festivāli iekšā vienā festivālā. Ok, nu iesim paskatīties, kur tad ir. Braucu. Ratā. Wow, ok, saprotu to, ka šobrīd mums nekas vēl šeit nav sabūvēts un mums šeit ir paļāva pareizi. Viens stabiņš pa vidu. Un viens stabiņš un 3 krūmiņi pa vidu, bet šeit mums būs kas mums šeit būs pastāvot? Te mums būs skatuve un būs kopā pavisam 9 koncerti. Kuros laikos? 6. septembrī no 4:00 būs šeit vaļā. Uz ekrāniem būs redzami video no iepriekšējo gadu kartupeļu palmām Salaspilī, kur sākās festivāls. Jā. Un 5:00 uzstāsies pirmā grupa Suņu barība. Un līdz naktī ies visu koncertu? Jā, vismaz līdz 2-3 naktī. Ok, man liekas, ka sāka ritīgi līt un gāzt, un mums ir jāmūk prom. Tiekamies šeit 6. septembrī. Es ceru, ka jums te telts būs. Būs. Paslēpties no lietas. Atā!